Rīgas mākslas telpa tad tiek atklāta starptautiskā izstāde Cilvēks dators, kas runā par tieši to tehnoloģiju laikmetā, to cilvēcisko identitāti. Kas tad tā ir šodien? Un kā cilvēciskās lietas, kā jūtas, sāpes, sapņi, mīlestība, attiecības, kā viņas sadzīvo vai kā viņas, teiksim, tiek izmantotas, traktētas tehnoloģiju laikmetā. Tematiskais fokus ir identitāte. Tas ir saistīts ar gan to mūsu jau pieredzi. Protams, ir šīs tehnoloģiju tā ietekme gan faktiski uz cilvēku lielā mērā. Un trešā lieta, ja mēs runājam par pašu attēlu, kas ir tā kā fotogrāfija, tad tas ir arī jautājums, kas īstenībā šodien ir fotogrāfija. Jā, kādreiz tomēr tas galvenais uzdevums fotogrāfija bija dokumentēt un nodot tad nākamajām paudzēm šo informāciju. Tad šobrīd jau ar tehnoloģiju palīdzību tie attēli top jau atrauti no kaut kādas reālas vides un veidoja tādu paralēlo realitāti. Un, jā,